Calendar Live. Šis ir Calendar Live, realitātes šovs, kura glītās dalībnieces ir spējīgas arī uz neglītām lietām uzvaras dēļ. Atšķirībā no manis jums ir paveicies to, ka jums varēsiet udurīt apģērbties. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Jūs skatāties realitātes šovu Calendar Live. Šovu, kura dalībnieces ir ne tikai skaistas, bet arī drosmīgas un mērķtiecīgas. Viņu mērķi ir atstāt konkurences aiz muguras un tikt pie galvenajām balvām. To patiešām ir daudz. Galvenā loma juvelieru izstrādājuma kompānijas Jahons reklāmas video. Vāka fotogrāfijas spožākajā Latvijas glancētajā izdevumā. Kontrakts ar modeļu aģentūru. Un, protams, piedalīšanās slavenā fotogrāfa Sergeja Kandrašina 10. jubilejas kalendārā kopā ar 9 iepriekšējo izdevumu zvaigznēm. Tā kā šis ir realitātes šovs un realitātē ir karsta, saulaina vasara, šis ir ideāls laiks, lai meitenes pirmo reizi parādītos uz šīs improvizētās defilē mēles, peltkostīmos un pie viena piedalītos arī nelielā fotosesijā tur pašā galā pie Sašas Fjodorova. Marina, uz priekšu! Calendar Live. Es uzskatu, ka uzvarēt iespējas ir pirmām kārtām man. Marinai ir visas izredzes uzvarēt, tāpēc, ka man liekas, ka viņa ir ļoti skaista. Šī kluba dejotāja, Marina, viņa man liekas tāda atraktīva, jautra un spilgta personība. Pirmā meitene, kas gāja, es neatceros vārdu īsiem melniem matiem, viņa ir beigā harizma iekšā. Meitenes, kas ir iedeguši solārijā, lieto ļoti daudz meikapa. Un Jekaterina, uz priekšu! Calendar Live. Live. Galvenais piedalīšanas priekš manis tā ir pirmā tāda reality show pieredze. Man šajā pasaukumā ļoti patīk Jekaterina un Karina. Man liekas, ka viņam ir visi šansi uz uzvaru. Es domāju, ka pirmās izbalsotas varētu tikt Jekaterina un Aleksandra. Lelde, uz priekšu! Calendar Live. Šo meiteni, lai nu kā mēs atcerēsimies, kaut vai ļoti neparastā krāsu salikuma dēļ. Es darīšu visu, lai noturētos konkursā pēc iespējas ilgāk, jo man ir svarīga šī pieredze. Tieši, ka viņas ir varbūt mazliet pārāk pelēkas. Un nu laiks Ilonai. Lūdzu! Ilona nesteidzas. Vai viņa nesteidzas arī uzvarēt, to mēs uzzināsim drīzā laikā. Savas izredzes uzvarēt, es saskatu šajā šovā diezgan pozitīvi. Kāpēc gan ne varētu arī uzvarēt? Es nevaru saprast, ko viņa šeit dara. Veronika, lūdzu! Calendar Live. Neuzskatu, ka es esmu kaut kādā zemā līmenī, varbūt apmēram pa vidu starp visām meitenēm. Un lūdzu zvaigžņu iznāciens Elzai! Meitene, kuru varētu uzvarēt, ir, manuprāt, Elza. Viņa ir ļoti skaista. Šoreiz, man liekas, man diezgan augsts, liels izredzes. Tas varbūt skan tā nedaudz egoistiski, bet man tā šķiet, uz doto brīdi tas ir kaut cik mazliet patiesi. Aiziet! Calendar Live. Live. Spriežot pēc kurpēm, Marikai nebūtu nekādu problēmu uzstāties Kabuki teātrī. Manuprāt, konkurence ir liela. Jo ir ļoti daudz skaistu meiteņu, lielām personībām. Lūdzu uz priekšu, Marija! Esmu vienīgā meitene, kur ir nepilngadīga, man ir 16 gadi. Šeit visas meitenes ir tiešām skaistas.
Daudzas arī sāks par mani. Un Karina lūdzu uz priekšu. Calendar Live. Ja šis būtu tikai peltikostīmu defilē konkursu uzvarētāji, mēs būtu atraduši noteikti. Es domāju, ka uzvarētu būt spējīgi un vislielākās izredzes ir Karīnai. Skatīsimies, vai Kristīnai izdosies aizēnot iepriekšējo konkurenti. Lūdzu. Man liekas, ka neformāts esmu es šajā pasaukumā. Podijs tiek dots Aleksandrai. Lūdzu. Calendar Live. Ieraugot visas meitenes, man liekas, ka man vispār nav izredzes, tāpēc, ka viņas ir sievišķīgas, es jūtos vairāk vīrišķīga, nevis kā sieviete. Aleksandra, jo viņa ir arī sportiste, viņa man patīk. Lūdzu, iznāciens baibai uz priekšu baidaroši. Kad es ieraudzīju visas meitenes, man liekas, man ir kāda šanse uz uzvaru. Mīļās meitenes, paldies par šovu. Tas bija vienreizējs un kādai no jums arī vienreizīgs. Jo lieta tāda, projektā ir nepieciešams tikai 12 meitenes, jūs esat par 5 vairāk. Jaroslavam ar jums ir jāstrādā, un viņš ir tas sliktais, kurš teiks, kāpēc. Kādai no jums šis šovs būs jāpamet? Es kopā sēžot pie galdiņa un skatoties ar žūrijas kolēģiem, esmu jūs novērtējis. Teiksim tā, celulīts nebija noteicošais šovakar, bet meitenes, kurām ir uguntiņa acīs, kurai var redzēt personību, un meitene, kurai tiešām ir potenciāls nākotnē, tās arī piedalīsies šovā. Tātad meitenes, kuru vārdus es nosaukšu, lepni piesoļo man klāt saņem savu fotogrāfiju un turpina piedalīties projektā. Tās 5, kuras paliek bez fotogrāfijām, šoreiz atmet cerības uzvarēt. Tas nozīmē, ka neviena no jums nenokļūs uz Latvijas skaistākā žurnāla vāka. Tas nozīmē, ka neviena no jums nesaņems galveno lomu firmas Jahons reklāmas video. Tas nozīmē, ka neviena no jums nenoslēgs kontraktu ar pazīstamu modeļu aģentūru. Un, protams, neviena no jums neiekļūs Sergeja Kondrašina zvaigžņotajā kalendārā. Man ļoti žēl. Mūsu pirmā šīs dienas uzvarētāja Elza. Jekaterina. Pēc savas skaistās bildes nāk Marina. Savu seksīgo bildi saņem Karina. Tālāk lūdzu Laura. Nākamā šīs dienas uzvarētāja Lelde. Protams, Baiba. Savas uzvaras Laura šodien plūc Marija. Pēc savas fotogrāfijas nāk Anna. Jūsu ir daudz un tikai 3 no jums turpinās dalību šovā. Un 5 aizies tūdaļ pat. Viena no tām, kas turpinās dalību, ir Irina. Irina, tev jāturās. Vēl šodien mēs varam sveikt meiteni ar cīņas spāru sejā. Tas bija arī viens no noteicošajiem brīžiem, vai ne? Aleksandra. Un pēdējā no jums, kas paliek šovā, izvēle ir ļoti sarežģīta. Un es to esmu darījusi. Varbūt pēdējo pateiksi tu? Pēdējā meitene, kas paliek dalībai šovā, ir Laima. Sveic. Paldies, meitenes! Tiksimies nākamreiz kaut kur. Paldies! Ļoti daudz skaistas meitenes, un, protams, es neatbilstu modeļu standartam. Tāpēc nākotnē centīšos sevi pamēģināt kā sejas fotomodele. Un, jā, esmu pateicīga visiem. Es nezinu, es kaut kā domāju, ka ilgāk noturēšos. Es domāju, ja man vēlreiz citu gadu piedāvāt, es noteikti piedalītos. Es ticu sev, es to varu. Īstenībā, jā, es biju to gaidījusi, jo bija uztraukums, un es domāju, ka varēju manīt to, ka gaita uz mēles tomēr atšķirās no drošās gaitas. Godīgi šodien necerēju, ka vispār būs atlase, ka kāds aizies.
sapratu, ka šis darbs ir nogurdinošs. Varbūt tikai šovā vai arī vispār, bet tas priekš manis bija par smagu, varbūt tieši fiziski. Protams, negaidīju, ka mani jau izbalsos. Esmu 2 bērnu mamma, Megijas un Linarda. Man ir 32 gadi. Protams, gribējās mazliet ilgāk šeit uzkavēties, iepazīt meitenes un visu procesu un daudz ko jaunu iemācīties. Par vecumu es pilnīgi kaut kā vispār nedomāju, nekompleksēju šodien, salīdzinot sevi ar citām dalībniecēm. Par to es pat neaizdomājos. Nu, varbūt mazliet, bet nē, tas tā nebija. Tik minēta enerģijas trūkums vai kāda dzirksta acīs. Nu, nezinu, man likās smaidīja, viss bija kārtībā. Nu, varbūt nedaudz bija nogurusi šodien, jā, atzīst. Calendar Live reality show. Meitenes, es redzu, pēc jūsu sejām, cik patīkami ir beidzot apsēsties vienkārši tāpat bez modeļu pozas, vai ne? Tas, ka mēs sēžam pie šīm jaukajiem galdiem, nozīmē, ka mūsu šovā modelis drīkst arī ēst. Bet tas ir mazliet, nevis gluži jānopelna, bet jūs jau saprotiet, mēs ēdam šeit tikai veselīgu pārtiku, tāpēc mēs esam šajā lieliskajā super veselīgajā restorānā Kombuča. Bet runājot par veselību, mēs vēlamies pārliecināties, vai jūs patiešām esat fiziski 100% vesels, lai ar jums varētu darīt visas tās lietas, ko mēs esam nolēmuši darīt, un uz ko jūs esat parakstījušās, kas ir pats interesantākais. Tādēļ blakus telpā šodien jums būs jānodod asins analīzes. Nu. Tās nav lielākās sāpes, ko jums nāksies piedzīvot šajā šovā. Paldies Dievam! Nē, man nav bail, man vienkārši negribas, lai kāda infekcija ieliek iekšā. Maz durieniņš būs? Jā. Viss? Viņa man nevarēja vēnu atrast, es saku, man uz kājām lielākas vēnes. Tūlīt pat meitenes uzzinās, kur viņām nāksies pavadīt tuvāko mēnesi, kam paveiksies, protams. Visu laiku ceļā uz savu jauno māju viņas minēja, kādas tās varētu būt. Tūlīt redzēsim, vai kāda bija tuvu taisnībai. Pagāds prieks būt gulta. Galu galā mēs sirds jau netricas tikā tev. Mēs esam. Mēs varam sastam gultas kopā un prietā. Klusokumā. Soma lielāka nekā es. Kāds domā, cik te dušas? Mēs te paliksim vienotrai tuvākas un tuvākas. Ak, Dievs! Kā tu to dabūji gatavu? Oi! Ai! Calendar Live. Šis ir Calendar Live, realitātes šovs, kura glītās dalībnieces ir spējīgas arī uz neglītām lietām uzvaras dēļ. Atšķirībā no manis jums ir paveicies to, ka jums varēsiet tūlīt apģērbties. Calendar Live. Calendar Live reality show. Kā zināms, veselā miesā vesels gars. Šodien topošajām modelēm tiks dot iespēja praktiski izmēģināt, kas apvieno abus Bikram jogas aspektus. Priekš spogulī koncentrējamies un sākam.
Ieelpojam caur degunu, elkoņi iet uz augšu, vēders ievilkts, vēl vairāk pilns plaušu. Elpojam mierīgi, ejam apakaļ paklājam beigām, papietamies uz augšu, līdz kopā taisam soli kreiso kāju, ārpus pēc galvas priekšpus un saturam papēšu nārpus. Ja nevaram saturat papēšu nārpus, saturam pēdas nārpus. Zostkārt plēc, tiepamies, plēc varoks vienā līnijā, lēnām atgriežam. Jā, sagriežam gurnas, zostkārt pie krūtīm. Elpojam, piestumam prom celis taisnojam kāju. Elpojam, līdz kopā hausu, saturis grādiem sagriežamies. Caur degunu, 40 nosodokudīšana. Sagriežam gurnas, 1, 2, 3, 4, 5, un līdz kopā līdz gurnas priekšu, vēders uz iekšu, plēc vienā līnijā. Pieliekam vispirms labo roku pie krūtīm un tad kreiso. Elpojam, gurnas priekšu un augam kā koks uz augšu. Stiepamies vairāk. Stiepamies augšu, mazliet vēl un lēnām atgriežamies. Rokas starp pleciem un kūpam. Šeit. Zospam no krūtīm, ielokam dziļi augstu. Kājas param stingri, kur muskuļi stingri. Un skatāmies zospam no krūtīm, skatāmies uz priekšu. Skatāmies spoguliem, ceram kāju augstāk, piesgās tosties kāju augstāk. Vēl un lēnām nolēm. Elpojam, iedomājamies, ka mēs esam līdz mašīnas terās augšā, ejam augstāk, vēl augstāk, skatāmies grieztos, ceramies augstāk, acis vaļā, ejam augstāk, vēl un lēnām atgriežamies. Ceramies augšā, acis mājas, ceramies augšā, augstāk, viss kopā, ceramies augšā, spēram, atpakaļ, ceram augšā, augstāk, ceramies augstāk, metējamies uz vēderi, tur ir paliekam, un tingrātāk, spēram pēdējā pādējā rokas. Gaustīšu lēkām, augstu skatās grieztos, kājas, tīņas, rostam, gasanam. Ja šis būtu maratons, mēs jau būtu stadionā vēl 3 asamas. Varam? Kopā ar galvu un ceramies augstāk. Pagriežamies vēl labāk, kā aizgriezā saliek, pirmārs pēdējais. Vingrinājums, matsam, drāsam. Ļoti labi. Godam. Ļoti cīnies. Leldei. Godam. Ļoti labs sākums. Ļoti labs. Paldies, liels. Kā Leldei patika? Man patika. Paldies. Vikram joga no parastās jogas nešķirās ar to, ka viņi ir karstumā, vai? Nē, patiesībā daudz grūtāk. Jo mēs tur daudz runājām un pauzes. Un arī tās spēku vingrojumi nebija tik ilgi, jā. Ja tāda normāla klasa, kur cilvēki iet, ir tā, ka ļoti grūti. Labvakar, mani sauc Irina. Šova dalībniecēm ir paveicies nokļūt uz nodarbībām pie pazīstamās oratoru mākslu pasniedzējas Irinas Lando, kura palīdzēs viņām dabūt intelektu skatienā. To, ko mēs darīsim šodien, mācāmies stāties priekšā auditorijai. Mēs uztveram no runas tikai 7%. 93% rada 2 lietas. Ar kādu balsi mēs to pasniedzam un ar kuru seju. Sākam ar to, kā mēs dosim atgriezenisko saiti katram cilvēkam. Katrai no jums būs jāstājas priekšā auditorijai. Katrai būs slavas minūte. Principā, ja jūs gribat, lai cilvēks kaut ko izdarītu, sakiet no sākumā, kas jums patīk. Kad mēs sākam dot atgriezenisko saiti, jāsaka, kas tev ir labi. Aleksandrai ir tiešām 60 sekundes. Es nezinu, ko stāstīt. Es arī goda vārds. Sākam! Mani sauc Aleksandra. Es nezinu, ko stāstīt. Nē, smaidam un stāstam. Mans moto ir... Es nezinu, ko teikt. Aplodismenti. Kas bija stiprs? Kā jūs domājat? Atklātība. Jā, protams. Vēl? Smaids un Jā, meitenes, kā man māca vadīt mašīnu, ja tu brauc ar mašīnu ļoti slikti, smaidi. Ļoti labi. Tā, viss. Tad 3 punkti. Pirmais punkts – acu kontakts. Ja? Skatāmies uz citiem cilvēkiem. Otrais punkts – stāvam uz vietas, nevis rādam, ka mums ir dējas. Un trešais – planšetus atstājam tur. Skatāmies šeit, lūdzu, ļoti ātri. Tas ir desmitnieks. Visi paceliet roku. Kad cilvēki saka teikt kaut ko, jūs sākat radīt. 15 parādiet man, lūdzu. Ļoti labi. 17. 20. Kad tikko jūs redzēsiet to, jūs varat iet uz savu vietu. Jums vienkārši jāatceras 3 teikumi. Tas varētu būt no dziesmas. Tas varētu būt no dzejoļa. Jūs varat vienkārši teikt, ko es negribu šeit stāvēt, atstājiet man mierā, es gribu uz vietas. Ja būs 20-nieks, jūs varat paņemt savu vietu.
Man kas nenāk prātā. Bet man ļoti gribās gulēt, jo es gulēju tikai 2 stundas, tāpēc gribu ātrāk to visu pabeigt un doties mājās. Вот pasaki man, ka tev gribas mājās tā, lai tev visi uzliktu 20. Neskaties uz mani, man tev ir ļoti žēl, bet mēs trenējamies. Vienkārši paustiņa tā, labi. Man gribās braukt mājās, jo esmu nogurusi. Es gribu izgulēties, jo es gulēju tikai 2 stundas, jo bērni traucēja man gulēt. Tāpēc lieciet man 20 un dodamies mājās. Aplodismenti. Labi, esiet. Calendar Live Reality Show. Mūsu dalībnieces vēl nav lietas kursā, ka viens no Latvijas labākajiem reklāmas fotogrāfiem Gatis Rozenfelds ir sagatavojis tām visu pasaules topošo fotomodeļu sapni – pozēt seksīgos bikini uz baltas jahtas. Fotogrāfs Gatis Rozenfelds. Fotografēšana un burāšana ir divas Gata sirdslietas, tāpēc Calendar Live projektā viņš arī ir izdomājis tās savienot. Ikdienā Rozenfelds vada fotoziņu aģentūru F64 un mēģina sadalīt savu dzīvi starp divām fundamentāli atšķirīgām lietām – kreatīvu reklāmas fotografēšanu un fotoziņu aģentūras, kas nosaka politekonomiski nozīmīgas notikumus Baltijā vadīšanu. Vēl viens liels projekts, ko Rozenfelds jau 3. gadu taisa ar partneri Ainu Rimšeli, ir Rīga Fotoshow – starptautiska foto un video tehnikas izstāde un fórums. Calendar Live. Live. Calendar Live. Meitenes atbild man lūdzu, kas ir meitenes labākie draugi? Briljanti. Jā. Šoreiz mēs esam Jahons veikalā, un briljantus neizvēlamies, bet mēs izvēlamies smalkus rotas lietas nākamajai fotosesijai, kas taps sporta stilā, peltkostīmos. Un tā kā jums nebūs pārāk daudz drēbes, bet vajag kaut kādus sievišķīgus akcentus, mēs atnācām pakaļ juvrieru izstrādājumiem. Kā jums pašām patīk, pašas sīvi izvēlaties, jā? Jā. Gan zelts, gan sudrabs, melnie akcenti. Man šitie arī, kas karājas? Kaluz? Jā. Man jau pašas. Asais? Jā, asais. O, jā. Asais ir labs. Tomēr būtiski. Šities te Bottega Veneta stilā. Varu paņemt citu siksniņu? Kaķīti, tagad tu paņem zaķīti? Paņem citu siksniņu kaķīti. Es tev tomēr ieteiktu kaut ko lielāku un tumšāku, kas piestāvēs tavai personībai, tu mums iesauļojusies meiteni. Tāpēc šitāds būtu vēl labāk. Perfekti. Tā kā mēs esam pludmalē un protams, jūs gribat aiziet izpeldēties. Šitādas rotas ir tās, ko pa lielam nav jābaidās mērsēt ūdenī, viņam nekas nevar notikt. Un tā ir labāka izvēle pa lielam pludmalē vispār, jo iedomājies, ja tu iesauļojies ar milzīgiem aksesuāriem, tu to nevarēsi vairs paslēpt nekādīgi. Tāpēc jāizvēlās kaut ko sportisku, atbilstošu, smalku, bet kliedzošu. Čau, meitenes! Čau! Tā, paskiet man lūdzu, kur mēs šorīt atrodamies. Superdry veikalā pareizi sakat. Ļaut man pastāstīt par šo veikalu nedaudz. Un kāpēc mēs esam šeit? Tātad veikals jau atrodas Rīgā gadu, un pasaulē viņš ir diezgan ilgi zināms. Veikala konceptu varētu izskaidrot, ka viņš balstās uz 3 vaļiem. Tā būtu Amerikas vintāža, tā būtu Japānas tā dvēsele un angļu kvalitāte. Palielam viņas ir sportiskas, tai pašā laikā diezgan kliedzošas, daļ printiem un uzrakstiem. Ikdienišķis. Foršs drēbes, ērts valkāšanai. Un mēs esam šeit, lai izvēlēties jums uzmintu ko no peltkostīmus pirmai fotosesijai, kas notiks uz jahtas. Un tagad šobrīd mēs paņemam peltkostīmus un ejam laikoties. Calendar Live. Live.
lielā fotosesija no paša rīta, kamēr vēl Latvijā vasara nav beigusies, ar fotogrāfu, kura reklāmas bildes liek nopirkt jebko. Gats Rozenfelds! Mēdienas, labdien! Es jūs šodien mocīšu, un es ceru, ka nemocīšu patiesībā. Es ceru, ka es vienkārši bildēšu. Bet man ir viens lūgums. Šodien, kad es jūs strādāšu, galvenais jūsu uzdevums ir klausīt mani. Viss, kas notiek apkārt, tas ir bijis, nebijis, klausiet mani. Otrs ir, būs grūti, tur būs pozas, viss vēl, kas jādara, ja? Bet visā tajā neaizmirstiet, ka seja ir jūs pats galvenais. Štuns par tām pozām. Ja seja staros, ja tur būs enerģija, tad arī bilde būs. Sākam? Aiziet! Pirmā skata man bija grūta, jo sākumā bija runāts, ka es tikšu pie kopā podkastīm, jo man nelielas problēmas ar Valteru pēc dzemdībām, bet es dabūju divdaļīgu. Izdevās ar vienu meiteni sarunāt, ka viņa aizdeva man savus šortus, tad es izgāju, nodefilēju tajos šortos, lai gan uztraukums bija pamatīgs. Otrajā, nākamajā fotosesijā arī tiku pie atsevišķu podkastīm. Arī nācās kaut kā mārināt izlocīties, tāpēc centos bildēties tādos rakursos, lai varētu nosaukt savus tos trūkumus. Bet fotogrāfs bija ļoti jauks un ļoti mierīga atmosfēra, man ļoti patika. Mani grimēja pirmo reizi dzīvē, tas man bija ļoti liels izaicinājums, tāpēc, ka kosmētikas gandrīz vispār nelietoju. Matus saveidoja tā kā neierastā veidā, bija šokēta. Fotogrāfs bija lielisks, ļoti labi ar maniem strādāja. Baigi labs fotogrāfs bija, ļoti ātri nobildēja, palīdzēja, kā apstāties, kā uztaisīt seju, emocijas. Viss bija baigi forši, vienīgais bija ilgi jāgaida. Šis ir Calendar Live, realitātes šovs, kura glītās dalībnieces ir spējīgas arī uz neglītām lietām uzvaras dēļ. Atšķirībā no manis jums ir paveicies to, ka jums varēsiet udurīt apģērbus. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Ļaujiet man stādīt priekšā mūsu pirmo viešņu, rakstnieci, kolumnisti un 2009. gada Sergeja Kondrašina kalendāra zvaigzni Gunu Leiškalni. Labdien, meitenes! Jums ir atšķirībā no manis, jums ir paveicies to, ka jūs varēsiet udurīt apģērbus un dažādās fashion, tā teikt, sesijās piedalīties, kas, manuprāt, ir interesantāk. Es, piemēram, negribētu dzīvot kopā vienā mājā. Man nācās arī to darīt Portugālē, mēs dzīvojam vairāk cilvēku vienā mājā, kad es piedalījos kalendārā. Nebija nekāda viesnīca, nebija nekāds privacy, kā saka. Bet, un arī bija jāfotografējās ne tik apģērbtai kā jums, vai kādai no jums jau ir pieredze bijusi. Tev nav? Ir pieredze gan filmēšanās, gan fotomodeles, gan viss par un ap kameru no abām pusēm. Kādēļ tu piedalies šajā konkursā un realitātes šovā? Es piedalos, jo man vienmēr ir interesējis tieši fotomodeles darbs, bet vairāk tīri kā hobija līmenī. Un pats svarīgākais man, protams, ir televīzija. Es jums ieteiktu izbaudīt procesu. Jo man no tās Portugāles īstenībā visvairāk patika tieši process. Tas kaut kāds tāds moments,
ka tu piedalies kaut kādā projektā, un viņš bija interesants, un atmosfēra bija forša. Man tā šķiet, tas ir tas pats galvenais. Viss ir ļoti atkarīgs no fotogrāfa. Tas ir pilnīgi 100%. Man ir bijis tā, ka pie viena un tā paša fotogrāfa pat divās, vienkārši viņam vienreiz ir viens garstāvoklis, otrais viņam ir cits garstāvoklis, un tās ir pilnīgi divas dažādas fotosesijas. Vienreiz tas ir ļoti smagi, un vienreiz tas ir ļoti viegli. Visgrūtāk ir ar tādu fotografu, kurš neko nevar pateikt, viņš pat nevar noformulēt, ko viņš grib. Viņš tikai Ko man šķiet nekad nevajag darīt, nekad nevajag censties strādāt ar seju. Man vispār nepatīk, ja ir sejas. Kaut kas notiek ar seju, tad, manuprāt, bilde vienmēr nav izdevusies. Acis tas ir cits. Man šķiet, kamēr jums vēl nav tā pieredze tik liela, tikmēr jāvajag maksimāli ar acīm, ar kaut kādām sajūtām. Tas uzreiz to visu padara tādu lētāku. Ja es redzu sliktu vāku, tad tur parasti kaut kas vienmēr ir ar seju. Man liekas, ar pusdienām nevajag aizrauties. Vienīgi Elza var to atļauties. Irina notievējusi. To arī var. Jā, un ir meitenes, kas var arī pusdienas izlaist. Es, piemēram, ēdu tikai vakariņas. Novēlu jums labus, draudzīgus fotogrāfus. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas, kā jūs tajā brīdī jutīsieties ar to cilvēku, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pats galvenais ir, lai jums patīk tas process, ko jūs darat. Tas ir dzīvē galvenais. Un tad arī sanāks. Calendar Live Reality Show. Tikai 3 dienas pavadītas kopā, bet sajūta tāda, ka jau pusi mūžu pazīstam vienu otru. Ir izpildīti vairāki uzdevumi, kas, mīļās dāmas, ir bijušas jūsu pirmais solis uz jūsu iespējamo modeles karjeru, kas droši vien sagaida uzvarētāju. Tāpat kā uzvarētāju sagaida arī modeļu kontrakts ar juvelīru izstrādājumu kompāniju Jahans, arī vāka bilde vienā no spožākajiem Latvijas glancētajiem izdevumiem, beigu beigās zvaigznes status Sergeja Kondrašina jubilejas kalendārā. Tik daudz debašu, tik daudz pārspriedumu, tik daudz pārunu par katru no jums, par jūsu dažādajām raksturu īpašībām un fiziskajiem dotumiem, ka es nevaru iedomāties, kurai no jums žūrija spriedīs nekļūt par modeli vismaz līdz nākošajam projektam. Sāksim ar mūsu viesiem, ar lielisko fotogrāfu Gati Rozenfeldu, kalendāra iepriekšējā gada zvaigzne Guna Leiškalne, psihoterapeita Ināra Vārpa, redaktors portālā Frontrow LV Jaroslavs Barišņikovs un, protams, tas, kurš visu šo lietu ievārīja, idejas autors un lieliskais fotogrāfs Sergejs Kondrašs. Anna, paldies tev par drosmi. Anna, tavā gadījumā gribētos mazliet vairāk saspēle emocionālā ziņā. Mums kaut kas sanāca, pat gribētos, lai tu tā kā sarunājies ar acīm, ar izteiksmi un seju un rokām vispārējā. Man uzrunā ļoti acis, lielas un izteiksmīgas, bet man gribētos vairāk emocijas un vairāk tādu stāstu. Šajā bildē, diemžēl, tev vajadzēja izstiepties, tev vajadzēja parādīt to kaklu, tev vajadzēja pastiept rokas bišķi uz priekšu. Tev ir samocīts smaids. Tu izliecies, ka viss ir kārtībā, bet acis smelo. Elza, tīri fiziski tu esi ārkārtīgi trausla meitene, būtu pareizais vārds. Un, protams, ka peltkostīms nevar būt tas, kas tā kā palīdz šim trauslumam un tā, bet malacis tika ar to situāciju galā. Ja tev vajadzētu pārdot to peltkostīmu, es visdrīzāk nenoticētu tam. Tāpēc nevienmēr tev jābūt galvenai, bet tev arī vairāk jāparāda to, kas tev ir uzvilks mugurā. Man kā vīrietim gribas tevi pabarot, bet tā viss kārtībā. Lelda, šī ir viena no retajām bildēm, kurā tu man nesmaidīji, jo es zinu, ka tev dabīgi ir smaidīt. Tas nāk tev ārā. Gribētu, tad strādā mazliet arī ar otru, nedaudz, bišķi vairāk, ja? Nemēģini tā kā izdomāt visus uz priekšu, visus soļus. Labi? Ja mēs abi satiktos veikalā un man būtu tas peltkostīms jāpērk, tad te būtu apmēram tā, nenāc klāt, mans nedošu. Tas mazliet tā kā dar piesardzīgu. Tu spēj kaut kā no sevis parādīt kaut kādu pilnīgi citu personību. Un tas ir ļoti svarīgi modeļu darbā, kad no meitenes var izveidot, ko vien fotogrāfs stilists izdomās. Jekaterīna, šķiet, es jau kādreiz pauzējis. To var just, uzreiz strādā un ļoti labi kontrolē savu ķermeni. Ļaujies vēl tālākai improvizācijai.
neapstājas pie tām gatavām lietām. Priekš manis tā bilde ir pārāk varbūt emocionāla, bet tev sanāca patiesi. Tas neizskatās tā pavisam kaut kā lēti nospēlēts. Tomēr, man liekas, tas seks ir bišķi padaudz. Tu pasties man, Jā. Tu pasties man. Tad man nav ko teikt, bet bilde tiešām skaista. Aleksandra, tādas sievišķīgas lietas laikam nav tava ikdiena, jo tu visu laiku esi pieradusi pārvarēt bailes, un arī šoreiz tu pārvari bailes. Tas ir lieki. Tu vienkārši strādā. Tas ir viss. Nē, viss labi. Tu tur izties mīļa tāda apetītlīga, laba, pozitīva meitene. Dzīvē īstenībā daudz bīstamāk. Man nav tik daudz muskuļu, cik ir tev, bet šajā bildē no mugura puses un tur vēl ir daļa sievišķības. Marina, tu spēj ļoti daudz. Līdzīgi kā kaķei, tev ir kaut kāda pieredze šķiet, ka tu māki strādāt ar savu ķermeni. Un līdzīgi kā kaķis teikšu, neilgs laiks, kurā laikā tev ir jāizšauj visu sevi, tad tu dari ar to, ko tu zini. Tu atstāji vienu daļu, kur tu vēl varētu paeksperimentēt, kaut ko. Man ļoti patīk tavs seja. Un man šķiet, ka, ja tur varētu vairāk redzēt, tad būtu vēl labāk. Ja es būtu klients un es būtu pasūtījis to katalogu, tu perfekti esi pārdevusi peltkostīmu un pārdevi rotas. Man ir jautājums. Tev ir bagāta pieredze pozēt? Tad tas ir burvīgi. Vai esi kādreiz staigājusi pa mēli? Paldies, labi. Sveiki! Mani sauc Marina. Man ir 23 gadi. Visu savu mūžu kopš 6 gadu vecuma es dejoju. Piedalījos dažādos konkursos, dabūju pirmo vietu Odesā. Irina, šķiet, ka tu tajā neordinārajā situācijā nespēji koordinēt pati sevi. Es sapratu, ka tur laiva šūpojās un tas nav viegli un traucē koncentrēties. Un vēl saule spīdē laikam tev acīs, kas vēl tev vispār neļauj atvērt acis vaļā un tā. Un ja tev tā saule traucē, vienkārši novērsies un nāk pacel acis vaļā un tad uztais to savu emociju. Ja? Es tevi vispār nepazinu šajā bildē. Es pieņemu, ka tur ir kaut kāda neveiksmīga apstākļa. Kaut kas tur nav nostrādājis. Es nenosauktu šo rezultātu par veiksmīgu. Ir tāda sajūta, ka tu cīnies ar iekšējām grūtībām, lai noturētos ne tikai pie tā stieņa, bet arī pat uz kājām. Un kaut kā tu te esi pazaudējusies. Lielisks augums, veiksmīga poza, bet no sejas nenolasās. Kāpēc? Marija. Es teikšu, kā ir. Tev ir kur augt, tu to izdarīsi. Es īsti nezinu, bet man tā pēc pieredzes liekas, ka tu esi visjaunākā. Tev ir iespējas izdarīt visu, ko tu gribi. Tu māki strādāt. Paldies. Šis, man liekas, ir tas variants, kur mēs varam redzēt, ka jā, peltkostīms, bet nekas nav pārspīlēts. Tur vispār nav nekādas piedaudzības. Te pašā laikā var redzēt, ka tev peltkostīms patīk, un es pat viņu nopirktu. Pēc tam nožēlot, bet nopirktu. Tik un tā tu spētu saglabāt savu iekšējo mieru un labs rādītājs, lai tiktu uz priekšu jebkurā jomā, ne tikai modeļa karjerā. Kā tu esi nostājusies, pagriezusies un izstiepus tās rokas, tu izties tik gara šajā bildē. Tur tā maģija, noslēpumainība, kas ir šajā bildē saglabāta. Baiba! Tev ir daudz jāmācās, bet es domāju, ka tu to zini un tu spēji to darīt un esi gatavi tam un uzņem visas informāciju, kur tev mācīs. Domāju, ka tev tādas iespējas būs un tu varēsi pārējiem fotogrāfiem izspēlēt visu to, ko tu nevarēji šoreiz. Ja mēs salīdzinām tos reālos faktūru un bildi, man šķiet, šis ir viens no līderiem. Un man liekas ļoti zinkārīgi un tas, ko teica Gatis, ja tev ir jautājumi, jautā. Jo, ja tu jautās, tad, man liekas, arī tu varēsi palīdzēt pati sev virzīties uz priekšu, un tas tajā bildē ir. Man liekas, ļoti laba bilde. Vienīgais, kas man nepatīk, ka tu esi ieķērusies ar roku pārāk stipri. Laima. Laima ir, es nebaudos šī vārda personību. Man liekas, ka tas kaut kādā ziņā modeles karjerā var ļoti traucēt, jo ir, kā lai saka, ne visos gadījumos tas būs labi. Tajās reizēs, kad būs vajadzīgs tās personības, to īpašo lietu atrādīšanai, tu būsi īstā modele. Man bija interesanti ar tevi strādāt, tu darīji visu, ko. Tu nebaidījies ne no ūdens, ne no kā šķiet, ka tas laikam kaut ko burājas vai kaut ko tādu. Man tur kaut kā šķiet visu kā pa daudz, tur tā poza, un ja ir uzdevums pārdot peltkostīmu, es neredzu tur tādu baigo personību. Dzīvē es redzu vairāk. Man izskatās, ar pašapziņu viss ir stipri kārtībā. Ar pašpietiekamību arī. Un kāds tur peltkostīms, pati ar sevīm pārņemta. Un man liekas, ja tas fotogrāfs neizturētu to modeli, tad man liekas, tu vienalga zinātu, ko ar dzīvi darīt. Tu arī esi ļoti sievišķīga, tas ir labi, tas var palīdzēt. Ir reizēm grūti ar to, teiksim, pašai, vai vismaz ir sajūta, ka tev reizēm no tā ir mazliet tā kā kautrējies vai kaut kā tam līdzīgi. Un pats galvenais,
mēģini piespēlēt visu laiku ar seju. Man nepatīk tā bilde galīgi, jo tur ir tieši tas, par ko mēs šodien runājam, ko es teicu. Nav nevienas emocijas, ko mēs varam parādīt šitā ar tādām grimasēm. Pievērs uzmanību, ko dara tavas uzacis. Atbrīvo muskuļus, lai neveidojās grumbas. Karīna. Varbūt peltkostīms tīri, dēļ tavs auguma uzbūves nav pareizākais, ko rādīt. Es, piemēram, ja tu gribētu dot virsū uz peltkostīmu pārdošanu, tad es, teiksim, tev nedod pusdienas kādu mēnesi. Man patīk vedinoša, bet ne pavedinoša. Man gan tur galīgi nekas nav par daudz, varbūt, man no citu vecumu punktu skatoties, man patīk. Un arī emocionāli man patīk tavu seju, ka viņa nav uzbāzīga, bet viņa ir aicinoša. Karīna, ienāc lūdzu. Uzliec rokas uz gurniem. Abas. Tavi gurni ir lieliski. Tos vajag izcelt, bet to ar rokām nosedz visu skaistumu. Vajag pacelt tuvāk pie vidukļa. Tas, ko redzu pašlaik, ir daudz labāk nekā bildē. Un tā pēc gariem vārdiem mani darbi ir īsi. Man rokās ir 11 fotogrāfijas, jūs esat 12. Tas nozīmē, ka 11 laimīgās, kuru vārdus es nosaucu, nāk pie manis, paņem savas fotogrāfijas, dodas vietā un pēc tam uzreiz var sākt sapņot par savu spožo modelis karjeru. Marina, lūdzu. Viena no mūsu Miss Bikini profesionāliem, Jekaterina, lūdzu. Un tagad sapriecājas visi vīriešu kārtas skatītāji. Karina, lūdzu. Lūdzu. Mūsu mazā supermodelīte, Marija. Mūsu netipiskā tautumeita, Baibiņa, lūdzu. Pasveicu. Mūsu dusošā skaistule, cerams, kādreiz arī pamodīsies, Irina. Malacīt, paldies. Meitene, kurai nav ieteikts turpināt modeļu diētu, Elza, lūdzu. Smuki apsveicu. Mūsu komandas salstariņš, Lelde. Es zinu, ka tu vari arī labāk. Paldies. Meitene ar cīņas sparu un cīnītāju ķermeni, Aleksandra, lūdzu. Tu vari būt uzvarētāju. Lūdzu, meitene, kura prot bildē izskatīties labāk nekā dzīvē, Laima. Tev izsanāks. Anna un Laura, jūs esat palikušas divas vien, panāciet lūdzu tuvāk. Bet tāpat kā reālajā dzīvē, arī realitātes šovā nevienmēr jums tiek dota otra iespēja un vēl viens papildu laiks sevi parādīt un pacensties. Līdz ar to viena no jums šodien pat zaudēs cerību uzvarēt mūsu šovā, zaudēs cerību noslēgt līgumu ar modeļu aģentūru, zaudēs cerību kļūt par juvelieru izstrādājumu firmas Jahons seju, beigās zaudēs cerību kļūt par Sergeja Kondrašina jubilejas kalendāra zvaigzni. Un tā fotogrāfija, kas ir manās rokās, Anna, nav tava. Laura, apsveicu. Apsveicu, Laura. Anna, es zinu, ka tevi mājās gaida 2 bērni. Es nedomāju, ka tu ļoti skumsi, bet es domāju, kā viņi priecāsies par to, ka viņi dabūs mammu mājās. Vai tā ir? Vai vīrs domā tāpat? Es domāju, viņš noteikti vairāk gribēs savu mīļo sievieti nekā supermodeli, kas atnāks tik lepna pēc 24 dienu prombūtnes, vai ne? Es apsveicu tev un paldies tev par dalību. Paldies! Viņu ir palicis 11. Turpinājums nākamajā sērijā. Calendar Live. Live.
Labdien, meitenes, mani sauc Raimonds. Jūs skatāties Calendar Life, realitātes šovu, kurš pierāda, ka no katras pelēkas pelītes var iztaisīt skaistuma karalieni, bet ne katra skaistuma karaliene ir lemta uzvarai.